Dr. Mauriņa klīnikā tiek veikts žultsakmeņa slimības operācijas, tiek veikts trūču laparoskopiskas operācijas, ir paredzēts uzsākt arī resnumu, jeb bariatriskās operācijas, tas ir cilvēkiem ar aptaukošanos, un arī diafragmas trūču operācijas. Tikko tika veikta laparoskopiska holecistektomija, jeb žultspūšļu izņemšana. Ja pacientam ir žultsakmeņi, tad viņi sākumā var vispār neizpausties, un pacients par tiem uzzina nejauši, kādas sonoskopijas laikā. Ja viņi sāk izpausties, tad to sauc par žultsakmeņu koliku, jeb sāpju lēkmēm, un tādā gadījumā tās parasti visbiežāk ir pēc ēšanas, sāpes ir pakrūtē, labā paribē, intensīvu sāpju gadījumos sāpes iet arī uz muguru starp lāpstiņām, slikta dūša, vemšana, varbūt drudis. Atvesļošanās laiks katram cilvēkam ir individuāls. Lielākoties nedēļas laikā cilvēks ir spējīgs atgriezties ikdienas dzīves ritmā. Ir divi veidi pacienti. Viena pacienta iet vienkārši uz slimnīcu, cita pacienta veic izpētes darbu pirms tam. No profesionāla viedokļa, protams, kad optimāli būtu operēties iestādē, kas ir sev rekomendējusi, kas ir ar certifikātu, kurā strādā profesionāli ārsti, kā ķirurgi, tā arī mēs nedrīkstam aizmirst anesteziologus un arī vidējais medicīnas personāls. Ķirurģijā neskaitās grūtas vai vieglas operācijas. Žultsakmeņi un trūces, tās operācijas pāris tūkstoši gadu veids Latvijā. Pats svarīgākais ir pareizi šīs operācijas veikt. Ja operācija veikt pareizi, tad rezultāts ir labs.